Jā, nu pēc dziesmas par skaisto sievieti gan te 5 vīriešu cilvēku kompānija. Labdien! 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 Jā. Nu tā, stāsts par to, ka studijā ir Ralfs, Roberts, Dāvids, arī Jēkabs un, protams, Edvards. Protams, iepazīstiniet lūdzu, kāpēc jūs šeit esat, iepazīstiniet ar to jaunumu, kāpēc šeit esat. Nu, mani sauc Ralfs, un es sarakstīju jaunu... Un tu esi Eilands? Un es esmu Eilands, un es sarakstīju jaunu dziesmu Apaļās neskaidrības, bet tā ir angļu versija, Funny Faces, un nospriedu ar Mārtiņu Jurevicu, režisoru ļoti foršu, ka mums ir nepieciešams arī video. Un tad viņš izplānoja, ka ir nepieciešami video šie fenomenālie aktieri un arī reizē kaskadieri, kuri paši visi pilda savus trikus. Iepazīstiniet lūdzu ar sevi. Jā, man sauc Dāvids, un man izvēlējās galvenajai lomai. Mani sauc Roberts, un es biju rītīgs Fuja Konda. Jā, bandu sauc, viņi ir tādi teiksim tādi pagalmā puikas, viņi ir banda, un banda saucās Fuja Kondas, jo viņi viens otru pa fujakiem filmēšanas laikā sevi Bet viņi ir jaukumiņi. Nu tā, tālāk. Jā, esmu Jēkabs, un es biju viens no Fuja Kondām. Nu, es biju Edvards, un es arī biju viens no Fuja Kondām. Nu, tu joprojām esi Edvards, tāpat kā visi, bet Fuja Kondas, es ceru, tikai klipā. Par ko tad īsti stāsts? Stāsts ir dziesmai, teksts ir par to, ka man personīgi kādu laiku apnika visi padomi no malas. Ik pa laikam dzīvē mums ir tā, ka visi citi apkārt zina, kā pareizāk darīt, pēc kara arī visi vienmēr ir gudri, un tad ir arī tie ieteikumi, kā tev jārīkojas, kas tev jādara, un tieši tādēļ arī aizgāja tā ideja transformējās uz mūzikas video, ka bērniem, ka viņi varētu būt tā kā, viņiem varētu uz nerva būt uzkritis, ka viņiem visi māca pareizi dzīvot, līdz viņi dara speciāli pretējo, un tas aiziet ļoti trakās galējībās. Bet, godīgi sakot, skatoties klipu, man radās pilnīgi cita versija par šo stāstu, proti par to, par izvēlēm un par to, kad cilvēks pēkšņi var saukt sevi par pieaugušu cilvēku. Nu tad varbūt, Dāvid, tavs viedoklis, kurā brīdī cilvēks kļūst pieaudzis? Nu, manuprāt, cilvēks kļūst pieaudzis tā, kad viņš kļūst pilnībā patstāvīgs un kad nav visu laiku jāpakļaujas uz citiem cilvēkiem. Nu, es visticamāk teiktu, ka tā, ka viņam paliek 18 gadi un viņam sāks kaut kāda atbildība, viņš pats sāk pieņemt lēmumus. Nu, es domāju, ka viņš arī sāk pieņemt pats lēmumus un kad viņš sāk izvēlēties savējo profesiju. Tikai profesiju vai par citām izvēlēm arī ir stāsts? Nu, jo šajā dziesmā... klipā, pareizāk sakot, ir tik ārkārtīgi milzīga nozīme. Tā izvēle ir dzīvības cenā. Ko tu darīsi, nevis par ko tu strādāsi. Kā ir, Jēkab? Nu, kā pateikt, nu, es nezinu. Ka jābūt saprātīgām tām izvēlēm, ne? Jā. Edvard? Es domāju, pieaudzis varētu būt no kādiem 14 gadiem, kad ir krimināla atbildība. Un tad var arī taisīt, un tad var pieņemt pats arī savus lēmumus, jo par tiem būs jāatbild. Jā, nu, cik jūs esat atbildīgi, lai cik tas neizklausītos varbūt nu, tā muļķīgi un tāda pirkstiņa kratīšana par to, ka vai jūs ar skrejriteni ar to elektrisko braucot uzliekat ķivers? Nē. Galīgi nē. Un redziet, un šis nav smieklīgi. Jā? Starp citu, jā? Vienojamies, ka darām to. Tāpēc, ka tas ir stilīgi būt pieaugušam, un šī tiešām varētu būt pieauguša cilvēka pazīme. Jā? Es tikko pasūtīju ķiveri no interneta, tā kā... Puiši sakojiet Ralfīgi, jums arī piemēram. parādīšu, kur var pasūtīt, lai vecāki pasūta. Es domāju, viņi priecāsies, ka jums tās ķivers ir. Jā, nu un par to filmēšanas procesu. Cik jums viegli vai grūti gāja? Ralfs pats tādā ļoti epizodiskā lomiņā. Tur nebija grūti atteikties no galvenās lomas. Dāvidam uzticēt.
publicēji? Man absolūti nepatīk filmēties, jo man nepatīk tas process. Piemēram, dziesmu rakstot, visu laiku kaut kas jauns notiek. Tas ir tāds dinamiskāks process, bet filmēšana ir ļoti ilga. Tā kā kameras uzstādīšana, gatavošanās kadram, un tad tas kadrs varbūt ir 10 sekundes. Un tādēļ man tas nepārāk patīk. Bet džekiem bija tā, ka viņi tā kā visu dienu nofilmējās, un naktī visi noguruši, un viņi sāka vienkārši ar skūteri braukāties. Bez ķiverēm. Viņiem pat cukuru nevajag dot, viņiem tā kā enerģija nebeidzās nevienā brīdī. Jā. Nu, Dāvid, un tu, galvenās lomas tēlotājs, tev tāds diezgan dramatisks piedzīvojums, lai vispār varētu filmēties, un arī klipā to var redzēt. Izstāstīs, kas tas ir? Matu griešana. Jā, uz nulīti. Es pieteicos nogriezt matus pilnībā uz nulīti. Lomas dēļ. Nācās vispār 2 reizes griezt nost, jo bija dažādos laikos tā filmēšana bija jau attaudzes. Kā tu jūties starp filmēšanām, kad tavai lomai vairs nebija nekāda nozīme, bet tev reālajā dzīvē bija ar to noskūto galvu jāsteigā? Pirmo nedēļu man vispār negribējās to pirmo dienu iet uz skolu, jo negribējās bez matiem, bet es zināju, ka es būtu tik un tā nogriezis uz vasaru, tāpēc tā vai tā būtu jādzīvo bez matiem. Jā. Jūsu secinājumi, kas ir mainījies jūsu dzīvē pēc šīs filmēšanās un vispār ar domu par to darbu, kas ir paveikts, un par dziesmas jēgu? Baigi, es nezinu, kas dzīvē būtu mainījies, jo man dzīvē baigi nekas nemainījies pēc šī klipa. Labi. Nav doma par aktiera karjeru? Baigi nē. Baigi nē. Labi. Nebaigi. Man arī nekas īsti nemainījās, bet man ļoti patika vispār filmēties. Tas bija ļoti interesanti. Jā. Man jau tā aktiera, es jau gribēju pirms tam būt aktieris, bet tagad vēl jau vairāk. Bet tā nekas nav mainījies. Ieva Džonu Malkoviču spēlē kopā. Ir tāda lieta. Ir tāda lieta. Nu, tā kā tagad klausamies to visu, par ko tikko runājām. Tātad apaļās neskaidrības. Paldies! Jā. Mēs te arī, kamēr skanēja dziesma, stāstīja puiši par savu ideju. Kas tad īsti tur ir noticis un kādas beigas ir laimīgas vai ne īpaši? Kā tad ir? Es teiktu, ka beigas ir laimīgas, jo viss labi beidzās tikai ar iedomām. Neteiks neko, Edvard? Nē, bija forši. Galvenais, ka bija forši, un paldies, ka jūs atnācāt, un es domāju, ka ļoti daudz jūsu vienaudžu paskatīsies un novērtēs savas izvēles. Tieši tā. Mūzikas video skatieties droši X, Facebookā, YouTube, visur pieejams apaļās neskaidrības vai arī angliskā versija Funny Faces. Un visas foršās meitenes un klases biedrenes šiem džekiem, viņi paši pildīja visus trikus, ir ideālākie aktieri, tā kā novērtējiet to. Jā, ko es ceru, Ralf, nākamajam klipam atkal vajadzēs jaunus, lieliskus cilvēkus izmantot, tā kā lai veicas, un paldies, ka atnācāt! Jā, paldies! Tā!